Ja paskatīsimies pasaules čempionātu statistiku, tad apmēram 80% suņu ir border collie. Suns ir ļoti viegli apmācāms, ļoti entuziasma pilns, ar lielu tieksmi pret cilvēku, ļoti veikls, lokans. Protams, ar viņu ir ļoti daudz jāstrādā, jo sunim ir ārkārtīgi liela enerģijas dēva iekšā, un ja suni pietiekoši nenodarbinās, viņš to izmantos, darot dažādas blēņas. Bet, ja jūs speciāli gribat strādāt dažādus sportus, nodarboties ar dažādiem sportiem, tad šī šķirne ir ļoti, ļoti piemērota. Un starp vingrinājumiem, protams, ka suns tiek samīļots, sunim tiek pateikts, ka saimnieks ir priecīgs par padarīto, lai celtu motivāciju strādāt vēl labāk, lai būtu prieks arī sunim, lai viņš saprot, ka saimnieks ir priecīgs. Kā jūs redzat, suns ļoti azartiski skrien pie saimnieka, tāpēc viņam arī ļoti strauji jābremzē. Tas viss ir jāmāca, lai suns neaizskrietu par tālu. Un kvadrātā ir pilnīgi vienalga, vai suns noguļās pašā vidū vai uz labos kreiso malu. Galvenais, lai suns ir iekšpusē tiesnesis var redzēt, ka visas līnijas ir ārpus tās trajektorijas, kur atrodas suns. Lapu siešana. Kā jūs redzat, šeit arī ir tas, ko es teicu, ka suns izskatās kā pielīmēts pie saimnieka. Patiesībā suns pie saimnieka skārties nedrīkst. Un viņi arī neskarās, tas tikai tā izskatās. Jo visiem suņiem jau ir kažociņš, tas patreiz ir arī klāt pie saimnieka. Soļi uz priekšu atpakaļ, saimniekam ir jādod saprotama komanda. To drīkst darīt tikai ar balsi, nedrīkst palīdzēt ne ar rokām, ne kājām, ne ar ko, ar ķermeņi, ar plecu. Ar pleciem nedrīkst parādīt, ka būs pagrieziens, tikai balss komanda, un sunim ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, lai kaut ko nepalaistu garām. Kā jūs redzat, Džoja ir pilna uzmanības, skatās tikai un vienīgi uz saimnieci. Tas ir liels darbs, bet, ja tas sagādā prieku, tad šis process ir prieks gan sunim, gan saimniekam, un arī kontakts sadzīvē ļoti paaugstinās, un arī suņu kontrolējumība, jo mēs jau visi gribam, lai mūsu suņi ir tādi, kas saprot, ko mēs no viņiem gribam, lai mēs varam viņus gan atstāt tur, kur mums vajag, vai arī aizsūtīt, un bez darba tas īsti laikam nesanāks. Laba atzīme par laku siešanu. Un nākamais vingrinājums ir izvēle. Arī Džojai būs jāatrod saimnieces iezīmētais kociņš starp 6 pilnīgi vienādiem kociņiem. Pusvienos startēs starptautiskā OBD 3 klase, pats augstākais paklausības svaru līmenis. Tur jūs redzēsiet, ka ringa darbinieks pārējos kociņus liek ar savu roku, kas ir vēl viena pakāpe sarežģītāka, jo pa vidu jaucās vēl otru cilvēku smaržu. Šeit visi kociņi tiek izlikti ar pincetes palīdzību, lai nebūtu nekādas cilvēku smaržas pie kociņiem. Sunim tiek dota komanda meklē, osti vai kas tam līdzīgs, un
Viņam ir apmēram minūte laika, lai kociņu atrastu. Parasti suņiem tas izdodas ātrāk. Pēc tam ir jāsēž un jāgaida, kad saimnieks ļaus atdot šo kociņu. Jūs drīkstat atbalstīt pāri ar aplausiem, ir brīnišķīga atzīme 10. Tas nozīmē, ka vingrinājums ir izpildīts nevainojami. Jūs redzat, ka šīs pāris aportu atnešanai pāri barjeru ir izvēlējies metāla aportu. 2. klasē to drīkst izvēlēties, var nest gan koku, gan metālu. 3. klasē obligāti būs metāls, tādēļ ļoti bieži sportisti jau uzreiz māca sunim nest šo metāla aportu, kas, protams, nav tik patīkami kā koks. Ja mēs iedomājamies metālu starp zobiem, tā nav pati patīkamākā sajūta. Un šeit jūs redzējāt, ka barjera ir mazliet zemāka, jo suns arī ir mazāks augumā. Un arī Joja veiks kompleksu. Atkarībā no suņa temperamenta atšķirās arī mulšanās, celšanās, sēšanās ātrums. Jo temperamentīgāks suns, jo tas viņam ir jādara straujāk, un tiesnesis to vēro. Ja temperamentīgs straujušs suns to dara lēnāk, tam tiks noņemta lielāka atzīme nekā, ja to palēni dara lielāks un smagnējāks suns. Jūs redzat, Joja ļoti ātri un kustīgi izpildīja visas komandas. Ļoti centīgi un uzmanīgi. Un par šo vingrinājumu viņa saņem 9,5, kas ir ļoti augsta balva par šādu ļoti vingrinājumu. Aports pēc virziena. Tas aports, kurš tiks nolikts pirmais, būs jāatnes. Aportu lielumu var izvēlēties pirms starta. Mazam sunītim, protams, netiks likts ļoti liels aports, savukārt lielam sunim noliekot pārāk mazu, arī tas ir sarežģīti. Tātad Jojai būs jāskrien pēc labā aporta. Arī ļoti laba atzīme, kā jūs redzējāt, Joja vienā ātrumā skrēja gan pēc aporta, gan paņēmusi aportu zobos. Tās ir pareizais atnešanas veids. Nedrīkst atšķirties, nedrīkst suns milzīgā ātrumā nesties pēc aporta un pēc tam lēnā garā tipināt pie saimnieka. Ir jābūt apmēram vienādam ātrumam. Un arī nākamā vingrinājumā, kas ir piesaukšana ar apstādināšanu, labāku atzīmi var dabūt tad, ja suns abus šos posmus, gan pirms apstāšanās, gan pēc, veids vienā ātrumā. Ļoti bieži sunītim gribās skriet lēnāk, kad ir jau tuvāk pie saimnieka, tas attālums ir mazāks, bet ir jāmāca suni skriet vienādā ātrumā. Suns ir veiksmīgi nonācis pie saimnieces. Kā jūs redzat, Joja ir ļoti priecīga par padarīto. Un iespējas par pāri tiesnesim ir uz 10. Ļoti laba sadarbība, ļoti laba